Labdien, godātie televīzijas skatītāji! Jūsu ekrānos CNN aktuālie sporta jaunumi. Ar jums kopā tuvākās minūtes būšu es, Helēna Bite. Turpinājumā motorsports vakar notikušajās spīdveja sacensībās ASV pilsētā San Antonio no 15 labākajiem sportistiem par uzvaru kļuva Tomijs Hilsons, kurš 21 braucienu kopvērtējumā iegūs visvairāk punktu, savu tuvāko konkurentu Džonu Keliju apsteidzot par veseliem 18 punktiem. Kā atzīst pats Hilsons, šīs sacensības maratāns bijis viens no spriedzes pilnākajiem, kādu viņiem nācies savā sportista karjerā piedzīvot. Jau no pirmās līdz pēdējai sacensības minūtē vienmēr zināju, ka būšu čempions. Tāds bija mans mērķis un es to izpildīju. Komentē 33 gadus vecais sportists. Nākošos čempionāts spīdvejā notiks nākošajā gada martā Kolorādo. Ar jums kopā biju Helēna Bite. Palieciet pie ekrāniem, jo tūlīt studijā laika ziņas.